Kā nelegālais tirgus reaģēja uz veipu garšu aizliegumu? Otrā daļa. Otrā lieta, ko varēja redzēt, kad Saeimā sāk runāt par to aizliegumu, parādījās vairāk produktu. Ja tirgū bija tikai vienreiz lietojamie veipi, tad tagad sāka parādīties gan nikotīna spilventiņi ar garšām, kurus starp citu arī plāno aizliegt, gan daudzreiz lietojamie veipi, gan arī veipu šķidrumi. Un atkal jau mārketiņš šķiet vairāk vērsts tieši uz bērniem un jauniešiem. Vairāk garšu ar nosaukumiem Candy, Bubblegum, Rainbow. Tici vai nē, bet tieši šķidrumi un nikotīna spilventiņi piedzīvoja vislielāko popularitātes pieaugumu. Sakrita, ka tas bija tieši pēc tam, kad pie mums nolēma kaut ko aizliegt. Vispopulārākā prece joprojām ir vienreiz lietojamie veipi ar garšām, bet ja agrāk sludinājumos par veipu šķidrumiem un nikotīna spilventiņiem ar garšām nebija vispār, tādi neeksistēja, tad tagad tie parādās regulāri. Ja reiz tie tiek piedāvāti, tad noteikti ir pieprasījums. Kā aizliegums izveidoja nelegālu organizēto grupu, skaties nākamajā video.